Sveicināti mūsu kārtējā pārraidē, kas veltīta Jēzus līdzībām. Jāsaka tā, ka Jēzus līdzības ir ļoti neparastas, un katru reizi, kad mēs atkal atveram kādu jaunu, mēs piedzīvojam kādu jaunu atklāsmi, katrs, kas šeit atrodamies, un es priecājos šajā reizē, kad atkal man būs sarunbiedri. Mani sauc Girts Rozners, un es esmu kopā kā vienmēr ar mācītāju Uldu Liepiņu. Prieks tikties. Un mūsu šīs reizes viesis ir mācītājs Gunts Bukalders. Sveicināti. Jā, mūsu līdzība ir pierakstīta divās vietās, gan Lūkas, gan Mateja evaņģēlijā, un mēs šajā reizē nolēmām, ka lasīsim no Lūkas evaņģēlija. Mēs gan parasti lietojam jauno tulkojumu, un Guntim ir līdzi 65. gada, bet viņš lasīs no jaunā. Es lasīšu tātad Lūkas evaņģēlijā 14. nodaļu, tur no 15. līdz 24. pantam. Kad to dzirdēja kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, tas sacīja: laimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Jēzus sāka viņam stāstīt, kā cilvēks rīkoja lielu mīlestību un daudzus uz to saicināja. Ap mīlestību laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt: nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja: es esmu nopircis lauku un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem man aizbildināšanos. Un cits sacīja: es esmu nopircis 5 pārus vēršu un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem man aizbildināšanos. Vēl cits sacīja: es sievu esmu apņēmis un tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies, to paziņoja savam kungam. Tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam: izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās un večurp nabagus, tīzlus, aklus un kroplus. Kalps teica: kungs, ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mīlestību nebaudīs. Jā, paldies! Tātad mēs redzam, ka šajā līdzībā tas galvenais centrs stāstā ir liels mīlestības, un tā galvenā problēma ir, ka ne visi uz to mīlestību nāk. Bet pirms mēs šo problēmā tā iedziļinamies un sākam mēģināt saprast, kas tur ir pateikts, varbūt tādu kopbildi nedaudz starp evaņģēlijiem izveidosim. Tātad Lūkas evaņģēlijā ir šī 14. nodaļa, Mateja evaņģēlijā ir 22. nodaļa, kur arī ir šī līdzība. Un mēs redzam, ka ļoti atšķirīgi evaņģēlisti šo stāstu stāst. Un varbūt klausītājiem būtu interesanti atkal to izdzirdēt un ieraudzīt šo atšķirību starp evaņģēlijiem. Tātad Lūkas evaņģēlijā šo mīlestību organizē kāds cilvēks, bet Matejā tas ir ķēniņš. Lūkas evaņģēlijā viņš tā kā rīko vienkārši šo mīlestību, bet Mateja evaņģēlijā viņš tā kā rīko savam dēlam kāzu mīlestību. Tas ir Mateja evaņģēlijā, kur Lūka neprecizē, vai tas ir kāza vai kāds cits. Un šeit Lūkas evaņģēlijā tiešām šis uzsvars ir uz aizbildinājumiem, bet Matejā vēl klāt nāk tāda ķēniņa reakcija, ka viņš ir sašucis, ka šie aicinātie nenāk, un tur ir uzrakstīts, ka viņš sūta savus kalpus, un tie izrēķinās to pilsētu visu, un visus šos aicinātos viņš vienkārši iznīcina. Un tas mūs burtiski satriec, ja, jo Lūkas stāstā mēs it kā visu laiku jūtam šo te, nelietosim nabaga saimnieku, kurš tiek vienkārši apbižots, un tā arī paliek tāds saskumis, bet Mateja evaņģēlijā mēs redzam, ka saimnieks arī izpauž tādu savu attieksmi, ja? Vai mēs varam tā ātri atbildēt, kāpēc ir tāda atšķirība, ko šie evaņģēliji varbūt grib katrs citu pateikt? Es domāju, ja tev izdevās ļoti veiksmīgi tādu arī ātru kopsavilkumu salīdzinājumu izdarīt. Šī vieta ir interesējusi visus laikus, kamēr evaņģēlijs mums ir. Un tad, kad sākās tāda īsta bībeles kritizēšana, ja bībeles ir tā teksta kritika, tāda vesels pasākums un zinātne, tad bija kādi, kuriem bija visādi viedokļi, un, protams, viņi vilk uz to, ka kaut kas tur evaņģēlijā nesaskan un tā tālāk. Mēs esam jau tikuši pār šiem kalniem, un patreiz tomēr sevišķi ietekmīgs ir viedoklis, ka Kristus ir bijis tik radošs, un viņš ir pratis tik ietekmīgi lietot patiesību klausītājiem, kad pastāv versija, ka viņš ir 2 reizes šādu piemēru lietojis. Viens gadījums ir bijis attiecīgi. Tā kā tur ir tā situācija, piemēram, Mateja evaņģēlijā konteksts
ir atšķirīgs. Nu, Lūks evaņģēlijā ir atšķirīgs. Tur ir kā privāta saruna būtu bijusi, ja tā kā un tur izlasīja, vai ne, to tekstu. Un līdz ar to, salīdzinot šīs divas pieejas, rodās vēl labāks priekšstats, ja vērtīgāks priekšstats, es nezinu, tāds reālāks priekšstats par Kristus dinamiku, par viņa spēju lietot šo te patiesību tādā kontekstā un šādā kontekstā. Kad salīdzina abas divas šīs līdzības un arī izprot, ko tas īsti nozīmē, es domāju, ka nebūs ģirds šoks tam, ka ķēniņš ir spiests pieņemt mēru, ka tiek pilsēta iznīcināt. Tur vēl ir īpatnības arī Mateja kā tāda, ka viņš rakstīja jūdiem šo visu. Tā kā tas būtu tādā ātrumā, ko es jau pateiktu. Jā, es domāju, ka tur piekristam. Un, no vienas puses ir arī tā, ka Mateja evaņģēlija, tas vēsturiskais datējums balstās zināmā mērā arī uz šo līdzību. Jo Bībeles pētnieki arī uzskata, kāpēc ir tieši šī detaļa iekšā par šo pilsētas iznīcināšanu, ka tas lielā mērā zīmējas uz Jeruzalemes iznīcināšanu. Ja? Un ķēniņš, protams, ir Dievs, kas to visu pieļauj, ja, ka tas tā notiek. Un tāpēc ir uzskats, ka Mateja evaņģēlijs uzrakstīts pēc Jeruzalemes bojājas, ka tas jau ir noticis. Ja? Un savukārt Lūkam vairāk interesē cilvēks kā tāds, ja viņa tie motīvi, kamēr Mateja evaņģēlijā vairāk uzsvars ir uz šo ķēniņu, Dievu, kurš rīko, kurš dara visu, un Izraēlam vajadzētu atsaukties, bet kas notiek un kādas ir sekas, ja izredzētā tauta neatsaucas Dieva aicinājumam. Tomēr mēs uzmanamies pierakstīt Matejam, ka viņš pa savam skaidro Kristus līdzību, un Lūkas skaidro pa savam. Mēs vairāk skatāmies uz Kristu kā tādu, kurš pats ir to lietojis tā, jo Lūkas ļoti rūpīgi atlasīja materiālu. Bet es domāju, ka tas ir labi, ka mums ir vairāk evaņģēliju, jo mēs jūtam, ka katrs evaņģēlijs ir kaut kādai savai auditorijai. Un ja Matejs ir rakstījis jūdiem, un kuriem izpratni par Dievu kā ķēniņu, ir svarīgi, un arī pilsētas pieminēšana tiešām ir aktuāls jautājums, un visas traģēdijas, kas ar Jeruzalemi notika, ne tikai tad, kad Jeruzalemi nopostīja 17. gadā, bet arī agrākos laikos bija visādas problēmas ar šo pilsētu, pamācošas ļoti šai tautai un secinājums izdarošas, vai ne? Nu, es personīgi jūtos kā tāds pagāns, un man, godīgi sakot, tas Lūka evaņģēlija versija ir tiešām arī tuvāka, ja? Un tad turpināsim tagad to apskatīt pašu to problēmu, kas te parādās. Tātad ir izskanējis aicinājums, ir, Lūkas vārdiem runājot, ir norganizēts skaists mielasts bankets, kuram nepatīk bankets. Ikvienam patīk piedalīties svētkos un sastapties ar cilvēkiem un baudīt atpūtu un prieku. Bet pēkšņi ir kaut kāds pilnīgi absurds notikuma pavērsiens. Šie cilvēki, kas ir aicināti, droši vien, ka viņi bija saņēmuši uzaicinājumu. Viņi zināja, ka būs. Tas nebija kaut kāds pārsteigums vai ne viņiem. Viņi tagad saņem, ka ir tas brīdis klāt ziņu, un viņi sāk aizbildināties. Kāpēc ir jāizvairās no mīlestības? Man uzreiz ir tāds jautājums, kāpēc viņiem tas ir jādara? Vai mēs varam kaut ko saprast, vai tie ir kāds vēstījums? Es uzreiz no mūsu laika pozīcijām. Man nav laika. Es šodien arī, man kaut ko saka, es tagad nevaru man tāds. Mums liekas, ka tas ir vienkārši. Pēc līdzības satura nav vienkārši, jo tas pasākums bija pārāk nopietnas. Un aizbildināšanās nav vairs nopietna. Lasot arī šo tekstu, ja, kad pirmais viņam sacīja, es esmu tīruma pircis, man jāiet apskatīt. Man liekas, tā ļoti dīvaini. Kad cilvēks nopērk tīrumu, to neredzot nemaz. Ja? Un tagad, kad viņš ir nopircis, tikai tad viņš iet skatīt, ko viņš ir nopircis. Un tajā tieši brīdī, kad nāk aicinājums, viņš iet paskatīties. Otrs 5 jūgas vēršu pircis, un tagad ej tos aplūkot. Tieši tas pats, tātad tu nopirki vēršus, nezinot, ko tu pērci. Tas ir tādiem baltiem diegiem šūti. Baltiem. Tur gandrīz vai jāsaka, kad izklausās pēc tādas ņirgāšanās, ne? Un ka tā ķēniņa reakcija tajā Mateja gadījumā gandrīz vai varētu būt tāda. Jā, tur ir baigās skepsis. Tāds. Mani vērši, mani svarīgāk par tādiem pasākumiem. Tas trešais aizbildinājums jau pavisam dīvains.
Sieva, nu, ko es te teikšu? Vai tavai sievai nepatīk uz skaistiem pasākumiem? Ceļš, ka jauna aprecēt. Viņš esat aprecējis tikko, viņai kāds bijis, viņam nākošo skaisto pasākumu. Tā kā galīgs absurds. Kāpēc, lai svētki neturpinātu? Starp cik tā nav man ideja pat. Mūdīs savā laikā 1000 cilvēku šo sludināja. Viņš ir visabsurdākais ir pēdējais. Jebkurai jaunai sievietei patīk pasākumu un vēl pie šādi, kuri viss. Un tādēļ viņš tā kā neies uz to. Tā ir pilnīgi absurda. Nu, teiksim, manāk prātā runājot par šo pēdējo. Es savulaik Filipa Jansī grāmatā What's so amazing about Grace lasīju šo stāstu, kur kāds jauns pāris nolēma precēties, tad viņi sadarinājās un viņi aizgāja uz Hyatt hoteli sarīkot šo kāzu banketu. Un viņam tāda gauma bija tāda mazliet dārgāka, greznāka, un viņam tas rēķins sanāca uz $13,000. Nu, viņi samaksāja pussummas, iemaksāja, un tad viņi devās mājās, vēl izskatīja tos katalogus, kādus tos ielūgumus uz kāzām sūtīt cilvēkiem tā tālāk, un kad šis datums pienāk, kad vajadzētu tos ielūgumus sūtīt, pēkšņi līgavainis paziņo, ka, zini, tā ir tāda liela nodošanās, mums vēl tā labi jāpārdomā to visu tā. Nu, un šī sadarinātā saprot, ka līgavainis vairs negrib precēties. Un viņi ierodas hotelī, lai parunātu tagad ar šo viesību menedžeri par to, kā atcelt šo pasākumu. Un viņi satiek visbrīnišķīgāko cilvēku. Viņi saka, man ir tieši tāpat dzīvē gadījās, arī man sadarināšanās izjuka un tā tālāk, bet attiecībā par šo finansu lietu man tev jābēdina, ka līgums ir saistošs, un vai nu tu saņem atpakaļ tikai $1300 vai te uz priekšu ar banketu. Un jo vairāk šī sieviete domā, jo viņa vairāk sliecās tomēr, ka viņa rīko šo banketu. Viņa pirms 10 gadiem bija pati bijusi bezdarbniece, bezpajumtniece, un viņai bija kaut kā dzīvē izdevies izkulties no šīs situācijas un nostāties uz kājām, iekrāt zinām naudas summu, un viņa domāja, nē, es iešu un es sarīkošu šo banketu, un tad viņa devās pie šīm pavāriem, un tad viņa izmainīja ēdienkarti, un viņa izmainīja, ka būs cālis bez kauliem, kā viņa teica, par godu klāt neesošajiem līgavainim. Un tajā Mīlestā, tātad to vakar bija visdīvainākā publika, kādu Hyatt hotels nekad mūžā nebija redzējis. Viņi izsūta ielūgumus bezpajumtnieku patversmēm, veco ļaužnamiem un tā tālāk. Un kā viņš rakstīja tajā vakarā, šis hotels, banka zāle bija pilna ar cilvēkiem, kuri bija pieraduši graust no pīcas kastēm, kas vēl palicis tur iekšā kaut kas. Es sāku atcerēties šo gadījumu, tiešām tāds ir. Un šie bezpajumtnieki, viņi saka, un līdz rīta gaismai viņi varēja dejot big banda mūzikas pavadījumā, un viņi varēja aizmirst uz vienu vakaru un vienu nakti šo grūto savu ikdienas dzīvi. Un šis cilvēks iejutās šī ķēniņa lomā, kā ir pasniegt šo mīlestību tam, kurš tev nevar atmaksāt. Starp citu, tur mazliet iepriekš mums šeit pat 14. nodaļā Kristus saka 13. pantā, bet kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tīzlus un aklus. Un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt, jo tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām. Tātad šī iespēja, kāda mums ir dota, vai mēs varam to izmantot, arī iesties šajā lomā, un jā, šeit Kristus saka, tādiem ir manta debesīs. Nu jā, tad mēs redzam tieši šo te pašu sasaisti ar tavu stāstu un šo līdzību, ka ķēniņš arī tā tad pēkšņi maina savu to viesību formātu, ja, un sūta uz sētmalēm un uz malām uzaicinājumu visiem cilvēkiem, un faktiski, varētu teikt, ka tas pārvēršas par tādu tā kā zupas virtuves pasākumu tikai ar ļoti smalku ēdienu, ja, kur visi, kas ir trūcīgi un nabadzīgi, tiek vienkārši vesti un sēdināti pie galda. Lai nams būtu pilns, tas ir tas uzstādījums saimniekam, ja. Kas te īsti notiek? Vai kas tas ir par tādu dīvainu mīlestību? Kā mēs tagad to varam izskaidrot? Es domāju, ka šeit ir tā vieta, arī mūsu projektā un mūsu šajā izpētē par līdzībām, kur ir dota iespēja beidzot sākt nojaust, ko debesis ir izdarījuši.
reizēm ir tā, ka mēs pieminam krustu, jā. Kaut kā cilvēki domā tāda moka vieta, krusts. Un Kristus ir izvēlējies mīlestību. Viņš ir izvēlējies kaut kādu citu veidu, ļoti spēcīgu ainojumu. Tu pats to neatcerējies, un Jānis ļoti labi uzrakstījis, bet man nāk atmiņā šis gadījums, kad patiesībā debesis mums ir sagādājuši neiedomājumu prieku. Un pat vārdiņš piespiedu nākt, ja tur mēs pirms rādījuma lietas skatāmies oriģinālā, tas ir spiedoši pārliecina tos, kur jūtās necienīgi nākt. Tu viņus pārliecini, ka viņiem ir vieta šajā. Ka tur ir tik daudz vietas, jā, un kad tā vērtība ir tik liela, un tas prieks ir tik liels, un tas ir tāds, pretstats starp tiem, nabadzīgo dzīvesveidu, ko tu esi dzīvojis, kur tu esi visu laiku bez Kristus bijis, bez grēku piedošanas, bez pestīšanas, esi mocījies tajā farizējiskajā labo darbu, reliģijā, kur visu laiku tu slīd no kalna lejā, lai mēģini patvērties liekulībā. Beidzot, tev ir stimuls dzīvot. Tev ir stimuls kaut ko darīt, par tevim rūpējās, par tevi ir vieta mīlestā. Šeit ir rādīts pretstats starp Dieva atdevi un viņa bagātībām, to viņa milzīgo pievilcību. Tā kā augstā dziesmā, vai ne, ir apdziedāt mīlestību, un tur arī ir kāds mīlestība un tā tālāk, un mīlestības prieks. Šeit viņš ir, bet ir neiedomājama baisa pretestība, kur tik liela vērtība noraida mazāku vērtību dēļ. Tātad šīs lielās vērtības vietā pēkšņi parādās kaut kāda īpašuma, parādās nezinu kā darījumi, kur tev likās absurdi, nopirts, neko nav sapratis, vai. Un pēkšņi tas man ir svarīgāks. Un tā ir traģēdija. Evaņģēlijs skan, tiek sludināts. Dažreiz mēs neveicās šo te krāšņu parādīt. Tas evaņģēlijs ir pievilcīgs. Un cilvēki noraida nieku dēļ šīs debesis bagātības. Tā es saprotu šo līdzību. Es domāju, šeit varētu teikt pat kādi 3 līmeņi tādi šajā stāstā. Viens ir, Kristus, protams, ilustrē savu kalpošanu ar šo pašu stāstu. Viņš nāk un viņš svin Dieva valstību, ka Dieva valstība sāk nodibināties uz šīs zemes. Dieva valstība tūklāt atnākusi. Un ir iespēja līksmot par to. Jā. Un pēkšņi ir cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu pēc nenāk. Un tad mēs redzam, ka šī kompānija, kurā Kristus ir tāda, varētu teikt, ne tā, ko mēs būtu iedomājušies, ja, kura viņam būs riņķī. Bet tā viņš arī ir starp citu. Tie glābt ne tie, ko mēs iedomājamies. Un tad ir, protams, otrs līmenis vēl plašāk mazliet. Izrēlam jau sen bija šie pravietojumi par to, ka nāks Dieva izredzētais glābējs. Tie aicinājumi. Un viņi visi ir aicināti, un tagad šis laiks ir pienācis, un vajadzētu steigties iekšā, un pēkšņi kaut kāda aizbildinājuma, kaut kas tāds, ka nenāk. Uz otru pusi, nav jau, teiksim, tā, ka mēs nevaram arī ņemt šo līdzību uzreiz kā absolūti, kaut ko neviens no tiem, kas ir ielūgt, nebaudīs, jo atcerēsimies, kas tad to rakstīja? To rakstīja jūdi, kas bija kļuvuši par kristiešiem tajā laikā. Šie cilvēki bija pieņēmuši Kristus aicinājumu, un viņi nāk, bet tajā pašā laikā no viņa puses raugoties, ļoti daudzi no viņa tautas brāļiem bija noraidījuši to visu. Un šeit ir šis sarūktinājums, kā tā, ka tev bija šī iespēja, un tu viņu neizmanto, tu nenāc. Un, protams, šī pirmkristīgā draudze, ko viņi darīja? Kā Dievs viņus sūtīja, uz Samariju, tālāk līdz pasaules galam, un viņi atrada, mēs teiktu, visraibāko ļaužu pūli, kuri gatavi bija atsaukties šim aicinājumam, un nāca. Un teiksim, ja vēl varam paturpināt tālāk, man ļoti patīk, teiksim, Mateja evaņģēlijā, ja mēs to pieliekam klāt kā tādu, kā paralēlu raksturvietu varbūt, pa šīm kāzu drēbēm, kad šis ķēniņš ienāk šajās kāzu viesībās, un tur viens šis cilvēks, kuram nav kāzu drēbes, viņš prasa, draugs, kā tu esi bez kāzu drēbēm? Un man liekas, tur ir tāds interesants moments. Mēs jau varam ierasties svinībās, bet jautājums beigās ir, vai mēs ļaujam šīm svinībām ienākt sevī. Precīzi, vai ir iekšā. Jo es varu atrasties kāzās, bet ja es stāvēšu malā un visi riņķī dejo, un es stāvu malā tā kā sastindzis salstaps un skatos tikai uz viņiem, varbūt vēl tiesājoši. Nejūtos īsti piederīgs. Jā, tad kaut kas nav riktīgi. Un šīs kāzu drēbes, tātad, vai tu uzņem šīs svinības sevī?
Un tad ir šis trešais līmenis, kā es, sekojot Kristum, kļūstu līdzīgs viņam tajā, ko viņš darīja. Kāda ir šie valstības svētki, ko es rīkoju, kā es piedalos tajā. Kā es aicinu. Jā, un ja ne tikai ne tikai es esmu aicināts, bet kā es aicinu. Un pareizi kāds saka, cik pievilcīgi ir, man liekas, ka diemžēl mums jāatzīst, ka mēs ļoti bieži kristietību esam padarījuši ļoti nepievilcīgu ar šo nosodījumu un tā tālāk. Un šajā līdzībā, šajā stāstā, ko mēs redzam faktiski Kristus dzīves paņemtu, ir šie svētki. Un šī priecīgā vēsts ir, kad ir svētki, ir valstības svētki. Un tā sliktā ziņa, ka ir visi aicināti. Un tad, kad mēs ieraugam šos viesus, tad ļoti daudziem pārskrien jebkāda patika tur piedalīties. Neskatoties uz to, kurš ir aicinātājs. Viena epizode, mūsu raidījumi tiešām ir tādi, kuros mēs paši gūstam. Protams, mēs sagatavojamies. Tu zini, ko tu mani uzvandīji. Tu teici, nevajag iedomāties, ka neviens nav no tiem, kuri ir aicināti bijuši. Te Kristus it kā atkal atgādina, nav pestīšanas nevienā, kā tikai manī. Tas pestīšanas variants, ja, ir tikai caur Kristu, tas ir nesaprotams daudziem. Nav daudz ceļu pie tēva. Viņš ir ceļš pateicību dzīvi, neviens netiek. Un šī gadījumā arī šis noraidījums, ja es noraidu Kristu, tad es sev noraidu to, kas man visvairāk ir vajadzīgs. Tas ir debesis. Jā, paldies. Un, diemžēl mūsu laiks jau ir beidzies. Mēs varētu vēl droši vien daudz runāt par šo tēmu. Es tā arī domāju par to iemeslu, kāpēc tie, kur bija aicināti, ka viņi nenāca. Un iespējams, ka vainīgi ir kaut kādi viņa priekšstati, kaut kāda aizsprieduma par ķēniņu, kaut kāda aizsprieduma par šo mīlestību. Un tā varbūt arī ir šī problēma mūsdienās, ka cilvēki neatsaucas aicinājumam, ka viņi domā kaut kādas sliktas domas par Dievu, par debesu valstību, par draudzi, par kristietību. Viņiem ir kaut kāda aizsprieduma. Diemžēl tas tā notiek. Un ir man atmiņā arī šie Jēzus vārdi, kur viņš teica daudz aicināto, bet maz izredzēto. Mēs reizēm domājam, ja, kā tad, vai es esmu izredzēts vai neesmu, bet šī līdzība mums tā kā met gaismu uz to, ja, ka izredzētais ir tas, kurš vienkārši atsaucas aicinājumu. Aicināti ir ļoti daudz, bet ne visi atsaucās. Visi ir aicināti, bet tie, kas atsaucās, viņi neatsaucās un tādā veidā padara sevi par to, kurš nav izredzēts. Un līdzībā ir atbilde, kāpēc viņi neatsaucās. Jā, ļoti absurdi iemesli. Nu ko, pie tā mēs arī šajā reizē paliksim. Es domāju, ka mums ir viela pārdomām arī turpmāk. Un es saku paldies saviem sarunbiedriem Uldim Liepiņam, mācītājiem. Uz sadzirdēšanos, uz saskatīšanos. Un mācītājiem Guntim Bukalderam. Ir prieks tikties. Man sauc Ģirds Rozners un pateicos, ka sekojāt mums arī šajā reizē. Esiet arī turpmāk ar mums kopā. Visu labu! Es ceru, ka šis raidījums jums patika. Un tādēļ atzīmējiet to, tur, kur ir tas īkšķītis. Un ja jums ir kādi komentāri, un ja jūs vēlaties diskutēt, tad jūs varat darīt šajā lapā to. Un arī sekojiet interneta ziņojumiem līdz par tālākiem raidījumiem.